sēņu ievākšanas ekspedīcija. Tā. Sēnes Latvijas Nacionālā dabas muzeja krājuma papildināšanai tiek vāktas dažādos biotopos sēņu augšanas laikā. Speciālists, kurš pēta, pazīst un vāc sēnes zinātniskajai kolekcijai, ir mikologs. Pirms sēņu ievākšanas kolekcijai tās tiek fotografētas. Izmantojot viedierīces, tiek fiksētas gan atradnes koordinātes, gan sēnes būtiskākās pazīmes. Katram sēņu paraugam tiek sagatavota lauka etiķete ar svarīgāko informāciju par augšanas apstākļiem. Maza izmēra sēņu augļu ķermeņi tiek ievietoti kastītē ar nodalījumiem, lielākie grozā. Pirms sēņu ievietošanas grozā vai kastītē tiek izpētītas visas pazīmes. Svarīga pazīme ir tā maksts, un lai viņu vienkārši nenogrieztu, mēs viņu izceļam. Ievācot sēnes kolekcijai, tās negriež, bet ar nazi izceļ no zemes. Kātiņa pamatne nereti ir būtiska sugas noteikšanai. Pie pamatnes var būt maksts, bumbulis, mīkstuma krāsas maiņa vai citas pazīmes. Daļai sēņu, piemēram bērzlapēm, svarīga pazīme ir garša, kā arī smarža. Noteikšanai svarīgas pazīmes ir cepurītes krāsa, forma vai virsmiziņas novietojums. Laba, maiga garša. Tad vēl viņām velk virsmiziņu nost, cik tālu. Tātad gandrīz līdz vidum novelkam. Mikologs kolekcijas papildināšanai ievāc sēnes gan no augsnes, gan koksnes. Nereti sēņu augļu ķermeņi ir pavisam sīki un nelīdzinās cilvēkiem labi pazīstamajām cepurīšu sēnēm. Muzeja mikologi atgādina: nelietot uzturā nepazīstamas sēnes.